Tātad šodien es taisu video par to, kā es braucu no Vendovers pāri Saules līdzenumu un atpakaļ garām Soltlīks, tie garām Provo vietai, kur Čarliem nepaveicās, bet tur nav ko īsti vairs nesot ko redzēt, jo viss esot nojaukts, pārtaisīts, it kā tas bija jau plānos, esot bijis pirms tam, bet kas interesanti atradu, pēc video ieraudzīju, ka es esmu gulējis arī šeit tādā vienā kempingā šeit teltī, ko es neesmu atzīmējis kartē, jo man tā viss ir akurāti piefiksēts, un tad es, jā, tā bija, es vien brīdi brīnījos, likās, ka vairāk to dienu ir, un zīmēju, un nē, šeit tik, tagad ir rādās pa vienu vairāk. Jā, tā tad, vieta saucās Soldier, karavīri, vienskaitlī, daudzskaitlī, tur tālāk jau tuvojos, tā kā tādā Moab šeit ir ļoti interesanti vieta šeit, tas vesela kaudze ar nacionālā izmēra dabas parkiem viņiem tālāk. Ļoti, ļoti skaistas vietas. Nejauši iebraucu Nevadā aiz Bonnevillas, tieši pirmā pilsēta Vendovera, kur acīm redzot viss tas cirks apstājās, tad, kad notiek kaut kādas sacīkstes, un te, protams, kazino uzreiz, visas citas lietas. Nejauši atkal esmu tās pašas ķēdes kempingā, kur pirms kāda laika, kurš bija dārgāks kā viesnīca, bet Nevadā laikam nodokļi mazāk, te bija pa $45. Un es tā kā zinu, kas mani sagaida, izņemot to, ka, zāles te nav vispār vairs, jā, bet dušas ir labākas kā viesnīcās un tā tālāk. Elektrība ir tavā telts vietā. Jā, foršs tīkls kempingu. K-O-A. Reku viss no Bonnevillas, reku visi ārdījušies ar sāli. Lieliski. Un te ir ļoti slavena ASV armijas gaisa bāze. Ļoti daudz trenējās, un šeit kaut kur ir arī tas bumbvedējs Enola Gay, kas nometa vienu no atombumbām. Lūk tā. Paskatīsimies, vai tas ir šis. Tā stūra noteikti ir Hohma. Tā nav lidmašīna, kas uzmeta bumbu, bet te iekšā ir bumbas kopija. Hello again. Ļoti daudz šajā
vietā trenējās, meta ar cementu un sprāgstvelām piepildītas kopijas, lai precīzi visu atstrādātu. Nu jā, un tad tā pati misijas starts bija kaut kur klusajā okeānā, no kurienes varēja to Japānu aizsniegt, bet no šejienes tā kā viņi visi tā kā trenējās un startēja. Un es vēl gribēju teikt, bija uzbūvēti vismaz 30 bumbvedēji. Divi tikai uzmeta bumbas, bet pārējie bija vai nu treniņiem, vai nu atbalsta funkcijas, jo, piemēram, kuras tur piefilmēja uz Hirosimu un Nagasaki, uz katru lidoja laikam 9 lidmašīnas uz dažādākām vietām. Viena tur skatījās, kas ar laika apstākļiem notiek, viena tur kaut kādus mērījumus veica, un tā tālāk. Tā kā nenormāli sarežģīta operācija izskatās. Gribu lielus rezultātus. Dari sarežģītas lietas, laikam tā, jā. Nezinu. Bullshit. Pārbraucu Sāls ezeriem pāri atpakaļ uz Salt Lake City benzīntankā. Pielidoju ļotenīte uzpildīties tepatās benzīntankā. Varšī. Amerika. Lieli attālumi, lieli cilvēki, lielas mašīnas. Lidmašīnas. Brauksim tālāk. Salt Lake City's kalnos sākās atkal mana taka. Šodienu sēžu kempingā, vāru ūdeni tējai, atbraucu no Vendoveras, kas aiz Bonnevillas, garām Salt Lake Cityjai. Neiebraucu pie tās vietas, kur Čārlijam Kirkam nepaveicās dikti. Kaut kāds ZB uznāca, ko es tur. Jā, atbraucu kaut kādos kalnos lēnām uz dienvidiem, Jūtas štatā. Klausos, te ir internets pieejams, manējā kastīte šāda kastīte. Te ir kartiņa un viņa raida man internetu riņķī. Šo to klausos arī no Latvijas. Tagad kaut kādas krustpunktā tur diskutē par zinātnes pētījumu, dažādu lietderību. Un es tur šajā sakarā vairākus blogus esmu paklausījies par to Bolta pētījumu, noskaņojumu, salātu pētījumu. Tagad kaut kādu, kā zilajiem un lesbietēm kopā dzīvojās, jāpēta. Visi miljoni, desmitiem miljonu savējiem. DK, LTRK varēja būt vienīgie, kas varēja būt kaut kādu sapurināt tos mērkaķus visus, kas tur trekni pie silas barojās vienkārši.